somā nevar ielikt? Zemessardzes 17. pretgaisa aizsardzības bataljons. Skultes poligonā kainieku rotai mācību diena. Sabraukuši zemessargi no Jūrmalas pie Rīgas Tukuma. Ierindā ir arī Garozu ģimene. Garos mums ir 10 brāļu māsas. Tā ir lielākā ģimene, cik es zinu, visā zemesardzē. Mums tādi kuriozi bijuši, ka zemesardzes komandieris ierodās mācībās un spiež zemesargam roku, un pēc reglamenta zemesargs stādās priekšā un nosauc savu uzvārdu. Zemesargs Garos. Zemesardzes komandieris pienāk pie nākamā. Zemesargs Garos. Pie trešā zemesargs Garos. Ai, jums bez Garozām vēl ir citi zemesargi? No Garozu ģimenes 12 atvasēm tikai 2 bērni nav zemessardzē. Izņemot viens nav, kurš Zviedrijā ir. Jā, un otrs tāds, kas ar datoru nodarbojas. Viņam neinteresē tādas lietas. Aigars zemessardzē iestājās pirms 3 gadiem. Viņu tāpat kā pārējos brāļus un māsas ieinteresēja vecākais brālis Imants, kurš ir aktīvs zemessargs jau 14 gadus. Tas laikam visiem puikām patīk agrāk. Agrāk jau nebija datoru un kas, teiksim, tad bija vairāk tādas fiziskas aktivitātes, teiksim. Ar orientēšanās sportu nodarbojos, jā. Teiksim, no tās vidas arī diezgan daudz zemessardzē. Vienā reizē mums bija mācības valsts ugunsdzēsības dienestā. Jā, viņi mums lasīja lekcijas un atnāca vesels bars jauniņo. Nu, tur viņi bija laikam kādi 5 toreiz. Un puiši un meitenes, un tad Imants man iepazīstināja ar saviem brāļiem un māsām. Un tie bija, nu, tas arī aizsākās, ar to arī aizsākās Garozu dinastija. Kā Garozes, kā mēs viņus saucām mīļi pa garoziņām, tad garoziņas kļuva pieaugušākas, palika pilngadīgi jau nākamie brāļi un māsas, un attiecīgi visi arī stājās iekšā. Vēdošie īsāks solis! Vēdošie īsāks solis! Lielas mugursomas, smags ierocis, gari nogurdinoši pārgājieni, nekādas atlaides, pat ja esi sieviete. Vecāki sākumā raizējušies par meitām. Uz jautājumu, kāpēc sievišķīgu nodarbību, piemēram, šūšanas un adīšanas vietā, labprātāk velk militāra formu, māsas atbild, te ir disciplīna, sports un svaigs gaiss. Brālis? Viņš jau 14 gadus ir šeit. Nē, viņš vienmēr stāsta, ko viņš dara. Tas arī piesaistīja mūs. Viņš stāstīja kādas nodarbības, ko te viņi dara, ka ir pārgājieni, ka ir pa nakti paliek, ka ir šaušanas. Mums tas ir asinīs. Jūs esat apprecējušies, esat? Jā. Ja? Nu, ko vīrs saka par šo lietu? No sākuma bija tā, kā bija, bet tagad ir pieredzes jau. Viss kārtībā. Nu, piemēram, šodien brīvdiena. Šodien ir brīvdiena, jā. Nu, ko vīrs dara un ko tu? Vīrs auklē meitu. Labi mākat šaut? Mērķi. Tas ir kā tēmas. Nē, nu vēl jau atkarīgs no tā, vai ir pieregulēts ierocis arī, jā. Bet tad mērķī trāpam. Jā, mērķī trāpam. Varbūt ne vienā vietā viss ir. Jā, tas jau izklaidēs. Bet melnajā punktā arī ir. Nu, ir tas grūti, bet tu pierādi sev, vai tu to varēsi. Tas ir pierādījums sev, ka tu vari izturēt to. Uzvelc formu, kas ir uzreiz tā kā iztaisnojis mugurkauls. Gods nesāt savus valsts simboliku. Tas tiešām īpaši Latvijas dienā tas gājiens. Tas tiešām ir tāds paceļ sev tuvāk valstī. Formas tērpā tur stāvēt pie pieminekļa un tā tālāk. Visādas pasākums uzreiz, jā, tā paceļošā sajūta sevi, kad jā, es to varu, un jā, ka es ticu savai valstī, kad nav tā, ka tur kā citi vienkārši var aizbraukt projām, bet es palieku tepat un tomēr jācīnās par savu valsti. Labi, stāvēt pie pieminekļa ir viena lieta, bet ja valstī grūti laiki pienāk, ko tad?
Tad būs jāiet karot, ja vajadzēs. Nu, mēs vairāk esam trīs, kas mēs šeit sēžam, mēs tā kā vairāk sanitāros esam. Tad jā, tad tur vairāk būs pie ievainoto apkopšanas. Rota saņēmusi mācību uzdevumu. Nakti nāksies pavadīt mežā. Šodien ir tās aizsardzības pozīcijas ieņemšana. Un, teiksim, pirms tu to īsto pozīciju vispār ieņem, tev vēl tā diezgan daudz tā visas sagatavošanās ir, kas ir, jā. Līdz tie vairāk posmi, ko tu izēji vēl šeit redzējāt, jā, izlūkošana, jā, un tā tālāk viss. Līdz tu tiec vispār līdz, kā saka, līdz tai pozīcijai, jā. Zemesardze ir brīvprātīga militāra kustība, kurā šobrīd iesaistījušies 8000 zemesargu. Tā ir bruņoto spēku rezerve. Zemesargi palīdz pašvaldībām, glābšanas dienestiem, piedalās dabas katastrofu seku likvidēšanā. Stājoties zemesardzē, ir jādod zvērests Latvijai. Ja pats neviens neies aizsargāt savu valsts, kurš cits viņu īsti aizstāvēs. Nu, ko sieva saka? Neko īsti. Bet pagaidi, mājās ir tāda mājas darba arī jādara droši vien, bet tajā laikā tu varbūt te rodas ierakums. Tu visu paspēj. Visu var apvienot. Mierīgi. Nav problēma. Brauc uz ādažiem, tur lielās mācības. Kā izdzīvot mežā, kā ierakums veidot jau paši. Man pirmais ierakums. Šodien? Jā. Nekas nav modernāks izdomāts par ierakumiem. Jo ierakums ir pats. Tas ir pašaizsardzībai. Iemācīties, kā izdzīvot. Es domāju, mūsu laikos diezgan svarīgi. Pats sev var aizstāvēt. Jā, arī nokļūst kādā neiedomājamā situācijā, zinās, kā darīt aptuveni. Daudz var izdarīt. Mēs esam pirmie, ko sasauc, jo mēs esam jau reāli ja notiek kaut kas, mēs jau esam gatavi. Aizbrauc uz bataljonu, saņem ekipējumu un visu. Kaujas gatavībā vienība ir. Mums kā mazai valstī ir ļoti svarīgi. Mēs jau cik liela tauta esam, maziņi. Es domāju, ka gatavi būt gandrīz visi. Tāpēc jau mēs esam. Mēs tagad tikai mācāmies, apgūstam visu. Mums jau īsta kaujas situācija izspēlē jau. Brāļi un māsas Garozas visi strādā algotu darbu vai saimnieko savās lauku saimniecībās. Zemesargu mācības parasti notiek brīvdienās, bet ja jāveic kādi zemesardzes pienākumi darba dienā, tad ar darba devējiem parasti varot sarunāt. Saskaņā ar likumu zemesargiem valsts var kompensēt līdz 30 dienām gadā. Atkarībā no zemesarga pakāpes vidēji dienā maksā 24 eiro. Mums bija nelēms gadījums te. Pirms pāris gadiem, un tur mēs palīdzējām tos ievainotos apkopt. Tad ir bijis, kad mēs dodamies meklēt pazudušos ķemeru puro jau vairākas reizes. Komandieris tieši piezvanīja, ka uz Maksimu stratēģiju uzreiz mēs savācāmies pilnu mašīnu un braucām. Un tad knapti, ka pēc otrā nogruma ieradāmies pēc 10 minūtēm. Un bijām principā vienīgie, kas tik ātri zemesargu Jūrmālas Kānei Krotu paspējām caur citiem bataljoniem. Un tad attiecīgi sākām palīdzēt, ko ugunsdzēsējiem vajadzēja. Sienas groši pa stāvlaukumu diezgan tālu aizmest. Mums vajadzēja atbrīvot tās ejas, kur pēc tam ugunsdzēsēji var tikt klāt pie centra. Nu, kā Garoza, kā tehniķis? Super vienkārši, super. Viņš vienkārši ir mazāks par mani, es varu ielīst.
Jā, nu tā kā mēs kopā uzturam tās mašīnas, tāda mums divas ir. Viena un otra vēl divi jaunas klāt pienākuši. Paši saņēmām, paši zinām, tā kā bišķiņ jāuzfrišina un var doties tālāk. Tā, maldīšu personālam. Latvijas bruņoties spēki nesen no Norvēģijas armijas rezervēm kā dāvinājumu saņēma automašīnas. Kad Aigars iegūs atbilstošas kategorijas autovadītāja tiesības, viņš būs arī šoferis. Atbilstoši spējām un izglītībai katram zemessardzē ir militārā specializācija. Mēs vairāk, teiksim, navigators izlūks, kas, teiksim, kartes pārzina un tam līdzīgi, jā, kamēr pārējā kaut ko citu, teiksim, jā. Jo mēs jau arī katrs to šaurot kursos speciālos apgūstam arī, teiksim, māsas, medicīnas kursos ir gājuši, kāds vēl ložmetējnieki, es, piemēram, vēl granātmetējnieki tajos kursos. Kopš Latvija iestājusies NATO, ir pagājuši 10 gadi. Zemessargi Garozas atzīst, līdz ar bruņoto spēku attīstību līdzi attīstās arī zemessardze. Ieroču veids nomainīts, piemēram. Agrāk bija Kalašņikovi, tad tagad ir, teiksim, zviedru šie. Un tad, teiksim, šo ekipējumu, teiksim, kas mums tagad ir, nu, šī forma plāno mainīt, jā, teiksim, jā. Šīs, teiksim, tagad ir jaunās uzkabas, jā, no pagājušā gada Norvēģi, teiksim, atkal. Tad, teiksim, tā ir tas transports, redzējāt, jā, no šī gada, jā. Ir jau labāk viss tas tā kaut kā. Ieročus uzlabot jaunas, varbūt kaut kāds vieglāks. Jā, vieglāks, jo šitie jau diezgan. Ja 30 km ar viņiem ir jāiet, tad nav tā pārāk viegli.